Tā, man ir sarkanā nospiest. Man ir nospiest sarkanā tā, nu tāds... māki skaitīt. Es māku skaitīt. Tu toši nospiedi, visu pārbaudīji? Mirgo. Mirgo, bet ko? Nu, ko pēc? Uz 3-4, kā vienmēr, jā? Es gatavoju plaukstas, bet 3-4. Jā. Jā. Nē, tu šitā laikam nekad nevarēsim trāpīt. Šis būs tops. Welcome to Oxymorons. Jā, welcome. Čau visiem. Labrīt, labdien, labvakar. Visi, kas ir tikuši izdzīvojuši veiksmīgi līdz 3. epizodei. Mēs esam tikuši caur nedēļas notikumiem dažādiem līdz šai 3. epizodei. Liels prieks par visiem un paldies visiem, kas noklausījās 1. un 2. epizodi. Es ceru, ka jums patika un ceru, ka jūs arī turpmāk klausīsieties noklausīsieties mūsu telefonu sarunas. Paldies, Aldi, ka tu man piezvanīji šovakar. 11. novembrī Lāčplēša dienā. Citu. Jā, karogu izliki? Nē, man nav ēku tik gana zolīdu, uz kuras var drīkst likuma kārtā karināt karogu. Ir kaut kāds nosacījums? Ir nedrīkst uz graustiem. Jā, ka neatbilst tavam kaut kādam, tad nedrīkst. Uz graustiem nedrīkst karogu, jā, tas tā kā noniecina vai diskreditē vai nepareizs vārds, bet nedrīkst. Vai nopietni? Jā. Uz nesmukām, švakām, saplukušām ēkām karogu karināt nedrīkst. Nu labi, ja man piekasīs, es pateikšu, ka man likās, ka mana māja ir noplukusi. Es neizliku pagaidām, bet es izlikšu pēc mūsu zvana. Nu, tur no cikiem līdz cikiem jākarinās karogam pēc likuma arī. Jā, bet vēl jau taču mums šitā visā ir svētku nedēļa. Nedēļa, jā, bet dienas laikā no rīta cikiem līdz 6 vakara 7 laikam bija. Nu jā, bet taču līdz 18 kā minimums. Galvenais, ka dziļi sirdī viņš tev karājas, tas ir pats svarīgākais. Ne, dziļi sirdī man karājas, ja tu par karogu. Es par karogu sirdī. Tā kā daudzi nenoklausās, diemžēl, podkāstu līdz beigām. Diemžēl, jā. Bet, kā tā? Nevaram jūs vainot, jā. Kā tā? Tāpēc tiem, kas noklausīs mums līdz šai vietai, doja arī, lai ir bonusiņi un lifehacks, uzreiz lifehacks. Ja gadījumā kādam ir, kāds grib uzvārīties tāpat kā cilvēks, kurš apkrāpa Pēteri. Jā. Un aiznes viņam žogu un pusi šķiuņa. Zvaniet 26233. Jā, zvaniet 20. Tu būsi mans vargs. 02, jā. Pēteris man tikko parādīja, kā nakts laikā izvairīties no kamerām. Kā? Nu jā. Tikai ne manā objektā, lūdzu. Jā, Pēteris man tikko atsūtīja video, parādīja, kā viņš pa tumsu no pusizjauktā šķiuņa nes materiālus iekšā namiņā. Uz galvas viņam ir uzlikts lukturīts, kā mēs zinām, visi tos lukturīši, ko uzlikt uz cepures, uz galvas. Un tas lukturīts spīd kamerā, un jūsu seju neredz no vārda pavisam necik. Jā, tā ka jums bankā glabājas nauda, kura nav jūsējā. Droši ar tādiem lukturīšiem uz galvas variet aiziet paņemt to naudu, kas nav jūsējā. Jā. Starp mūsu klausījumiem noteikti nav tādu cilvēku, bet kāds no klausījumiem noteikti pazīst kādu cilvēku. Ja gadījumā ir klausītāji, jā, tad tie nav tie klausītāji. Tie nav tie klausītāji. Bet turpiniet mūs klausīties, liekiet laikus, subscribus, kas tur follow un visu pārējo. Nospiediet zvaniņu. Skatos, mums ir YouTube labāk mums YouTube klausās nekā Spotify. Tā kā, jā. Un atstājiet savus komentārus, par ko jūs gribētu dzirdēt galvenokārt Pētera viedokli. Mēs dzirdējām, jā, Pēteris ir tā kā nopietnāks cilvēks par mani. Man jau viss tā viegli. Es nemāku tā smieties kā tu. Tāpēc arī nopietnāks. Nē. Tas ir mans vienīgais pluss, jā. Tas ir tavs firmas, rokraksts. Pēteri. Halo. Es jau, diemžēl, ar to saskāros. Nezinu, visi ir saskārušies ar ko, bet man liekas, jau viss tagad jau tas ir vairs neatgriezeniski un nenovēršami Ziemassvētki tuvojas. Es jau sāku redzēt izrotājumus. Tā kā rotājums jau ir. Es gribētu žogu redzēt, lai viņu rotā sniegs, bet izskatās, ka sniegs būs, žoga nebūs.
Nepaspēju. Griņš ir nozadis Pēteri, kopā ar Zošrogu nozadis. Nē, uz Griņš uzrakstīts iesniegums policijā. Nu, tad jau izmeklētājs, lai... Kurš ir iemests paskastītē, kuru atver reizi mēnesī labijā. Nu, gan jau noķers, jā. Mīļie draugi, es nezinu, man Pēteri žēl, varbūt sametamies pa Eurikam un droši metieties, lai man ir nav viņš tik dārgs. Jā, galvenais, es jau zinu šos metējus, uzmetējus. Tu vairāk pazīst uzmetējus, nevis metējus. Tagad, jā, agrāk es metējus vairāk pazinu, jā. Kad bija jaunāks. Agrāk, Pēteri, mēs paši bijām labi metēji. Tējas vakaros un Zanzibārā. Paretam, jā. Mums patika iemest. Paretam, mums patika jāiemest. Tagad, jā. Tu neesi nekur saskāries, vēl nekur Rezeknē, vēl nekur nav. Nekas nav izrotāts, nekur neviens neko vēl. Ir kaut kā Rīmī vai kaut kādiem lielveikaliem bija jau kaut kas tur mirgojās. Jā, bet man liekas par agru, ne? Kaut kā noskaņojums nav vēl. Es uzskatu par agru, bet es privātajiem kaut kādiem es jau kaut kur braucu privātajiem mājām un jau viss jau, jā. Daudz jau nevāc nost cauru gadu tās lampiņas tur karājas, tad vienkārši ieslēdz, jā. Bet man liekas, ka vasara vēl tepat kaut kur tepat ir. Kā Ziemassvētki. Pēc sajūtām ir, jā, rudens tikko iestājās. Es vēl nesen reklā gāju vakarā no mašīnas mājām. Vēl pat bija silti. Es nezinu, es vēl uz kaut kādas jakas siltās vēl joprojām nenesāju, jā. Man gan ir lielākoties pa telpām darīšana. Bet, ja kāds zina, kur var nopirkt siltās kalašas, es būšu ļoti pateicīgs par ieteikumu. Jo man vajag, man tagad es dzīvoju, pirmoreiz mūžā dzīvoju mājā. Jā. Mājā man ir apkuras katls, un apkuras katls ik pa laikam ir jātīra, un ik pa laikam no garāžas jāatnes ir granulas. Skait jābradā tur vai tagad pa slapju zāli vai vēl pa sniegu, un man darētu tādi apavi, kur, tā ātri ieeja garāžā, tā kā ieeja kurtuvē, novelc čības, ātri ievelc tos. Es tā iedomājos, ka siltās kalašas būtu ideāls variants. Uzvelc kalašiņas, aizēja, atnāc atpakaļ, ievelcies čībiņās, staigā pa māju. Pamēģini Google izmantot, ne? Bija doma, bet es kaut kā neskapēc jau nepamēģināju, bet uzreiz iedomājos, ka vārdu kalašas laikam iespējams viņš nesapratīs Google. Patulko, pamēģini kaut gan, jā, varbūt tāda nozīme nemaz nav nosaukuma latviski, ne? Jā. Varētu būt, jā. Ievelcenes, iešļūcenes, ātri zābaciņi. Jā. Ķediņas, jā. Tā kā, ja kāds zina, kur var nopirkt labas pa labu naudu, Depiņā nevar. Jau pārbaudīju. Viņas nav kalašas, viņas ir galošas. Krieviski, man liekas, galošas. Galoši. Galošas, Google saka galošas. Jā. Es jūtu, tūlīt man nevajadzēs palīdzību. Wow. Vienīgais šeit nav siltās nekur. Mums šodien nav interesants raidījums. Tu vēl neesi smējies šodien. Tas viss ir, Pēteri, tikai no tevis atkarīgs. Skaidrs. Ir siltās, var nopirkt pa 10,50. Redzi. Tā kā, mīļie draugi, paldies. 10,25. Man liekas, klepus zāles dārgāk maksā nekā nopirksi galošas un kājas būs siltumā. Jā, un labi, padalīšos vēl vienu lietu. Tas šis noteikti dzirdējis, kad par Ziemassvētkiem saka, ka ir depresīvs laiks. Zini, kad ir pašnāvība laiks, depresija, pašnāvības, tā kā sāk pirmie sniedziņi krist. Nē. Tieši, kad tagad novembris. Tāds, kad no gaisa nāk. Viņš kā ne sniegs. Es tev padalīšos to, ko es uzzināju. Un tad tu sapratīsi, kāpēc tas viss sakrīt. Ar ko? Bet es dzirdēju, ja cilvēki paliek depresija, tur pašnāvības. Viņi nepaliek, viņi ir, sāsinās, jā. Jā, viņi ir. Sāsinās, jā.
Es domāju, pēc šīs dienas podkāstu pēc pirmajām 10 minūtēm depresija. Tikai lūdzu, kā saka, dzīve ir skaista, nedariet tai galu. Man būs jāuzliek mūzika, ko ļoti melanholiska tagad, jā, liriska, lai cilvēki vēl dziļāk iegrūst tajā depresijā. Pēc pirmajiem 2 teikumiem asara nobirst. Jā, tā kā, cilvēki kļūst tādi pozi. Es uzzināju, kāpēc. Kāpēc tas izrādās pie vainas nav ne sniegs, ne Ziemassvētki. Izrādās pie vainas ir mandarīni. Turpini. Tā ka, jo pirms 2 dienām tika iegādāti mandarīni. Ne es, bet man zināms cilvēks, kurš ir tagad rūpīgāks, uz kastes sāk lasīt. Mandarīni liekas, kas tur var būt. Mandarīns, dabisks produkts. Rīmī tika pirkti kastītēs. Tā kā varat pārliecināt, ka tas nav bullshits, ko es tādu stāstu. Ja? Uz kastītes apakšā rakstīts, ka mandarīni ir kaut kādas tādas 2 vielas. Viena no tām vielām ir imazalil. Tā ir tā viela, ar kuru apstrādā mandarīnus, lai neveidojas pelējums, antibakteriāls īpašības. Un klausies tagad, kādas ir blaknes. Blaknes imazalilā nokļūšanai organismā. Izraisa depresiju, veicina lieko svaru. Tas ir 2, ko es izcēlu. Tas, man liekas, ir attaisnojumi vājiem cilvēkiem, raksturā vājiem cilvēkiem. Jā, tas ir visi adipozie cilvēki. Redz, kāpēc es naktīs eju pie leduskapja pēc 11. Jā, mandarīni. Redz, kāpēc mandarīni. Redz, kāpēc man ir depresija. Un tā teikt, kā to sauc, vegetatīvā distonija. Kāpēc? Tāpēc, ka man nav ar ko nodarboties. Es esmu dīvānā sēdētājs. Man dzīve ir garlaicīga. Mandarīni, nost ar mandarīniem. Tieši tāpēc viņš rīt pie Rīgas pils tiekamies pret mandarīniem. Cilvēki sēž dienu un ēd mandarīnus. Gobzem atpakaļ uz Latviju, gobzem. Gobzems atbrauc un publiski samīdam. 18. novembrī atnāk uz demonstrāciju un visiem stāsta, ka viņš sarīkoja to mītiņu. Tāda filmē. Redziet, cik daudz cilvēku, es pat it kā publiski neuzaicināju nevienu, tik daudz cilvēku ir sanākuši, pat militārās personas ir ieradušās. Tāpat kā es korī dziedāšu dziesmu svētkos un teikšu, ka Meža parkā uzstājos ar savām dziesmām. Viens nocipa tā kā sarunā pāris čomus, lai viņi tā kā pietupsas, lai ap tevi it kā ir tā kā caurumiņš. Apkārt tur man piedziedātāji, portfolio. Koncerts bija sāorganizēts godam. Es uzstājos Meža parkā. Cik cilvēku ir dziedātāji parasti? Dziedātāji nezinu, bet maksimums, man liekas, tajā skatītājos ir 100 000. Man liekas, tajā atmodas laikā mītiņā. Cik koristu sakāpji parasti uz trepēm? Es domāju, kaut kā 30 varētu 40 000 būt. Man tā šķiet. Tas ir baigais skaitlis. Tas ir flashmobs. Tur jau pat netiek visi. Tur jau atlasa. Tur vēl tā kā nevar, kurš katrs tik tur koriem atlasa. No sliktākajiem labākos. Kāpēc? Latvieši. Mēs tā domājam. Es tagad, kad skatos YouTube, latvieši nav labākie dziedātāji. Dziedātāji jau visi dzied. Mums ir latvieši ļoti labi dziedātāji. Viņi dzied, bet vai labākie? Beidz. Un to saka cilvēks, kurš ārzemēs, pirmo reizi ārzemēs uz Vāciju tika pateicoties tieši korim, dziedāšanai korī. Tā bija biļete uz rietumiem. Mēs uz Vāciju iedomājamies, uz kurieni braucām. Mēs, lielais, pieaugušais koris, kaut kādā plus mīnus 25 gadi, koris bija vecums vidējais. Tur dziedāja mediņu tie audzēkņi un konservatorijas audzēkņi. Un es biju tāds no malas, no tehniskās skolas, ieberzies tajā. Tu vēl pat nebija no tā, kā tik tajās kori?
Mums kaut kāds manā teķī, man teķis baigi lielais tāds vissavienības nozīmes, milzīgs. Tur bija kaut kādi 1000 pāri, tur audzēkņu ar kojām. Mēs bijām VFA paspārnē, ļoti, ļoti liels mācību iestādi. Mēs bijām Rīgā, Latvijā 2 tādi tehnikumi. Politehniskais un mūsu Rīgas radioaparātu būves tehnikums. Lūk, mums bija sludinājumiņš. Dziedāt gribētāji, lūdzu, piesakieties tur, la. Pilnīgā randoma aizgāja, pieteicos, paņēma, jo man bija, bass otrais. Otrie basi tie ir ļoti pieprasīti. Lūk, notestēja mūs un paņēma. Un koris bija diezgan tāds, zināms Rīgā. Renatus, latīņu valodā. Renatus. Zināms diriģents. Tas nozīmē, ka zini valodu, latīņu valodu. Protams, ka zinu, tūlīt pēc mirkļa apstīšos. Lūk. Apstīšos savā atmiņā, ko nozīmē Renatus. Diriģents arī bija slavens, diezgan pasniedzējs gan konģā, gan mediņos, Jānis Lindenbergs. Lūk, es ieberzos diezgan tādā augstā sabiedrībā kultūras tajā laikā. Tā kā iefiltrējos. Zini, kur tie fotogrāfijas atrodi tur starp kaķīšiem, tur kaut kāds susliks iefiltrējies, ja? Susliku redzi? Atradīs susliku nošāru nolēk, ko būs tev laime. Apmēram tā, un tad tā bija biļete uz ārzemēm toreiz. Koris bija tāds Latvijā tajā dziļajā padomju laikā. Uz ārzemēm tika daži kori, man liekas, vispār pāris kori. Tie augstākie Aves Sol un Rīgas akadēmiskais, vai vārds sakot akadēmiskais koris. Ja es tagad kaut ko nejaucu, vai tas nav viens un tas pats. Un tur baigās intrigas bija, lai tie, kas grib tikt uz jebkuru rietumu valsts, uz Ameriku tā skaitā arī. Tur bija tādas intrigas. Kokars vadīja to kori. Vai tik tur kaut kādas pārgulēšanas nebija, kaut kādas šitās intīmās padarīšanas. Kokars ar kokars pārgulēja. Ne tikai no kokara bija atkarīgs, gan jau tur bija kaut kādas saimnieciskās daļas un visi šitie KGB un tādi un šitādi, kas lēma, vai tu tiec vai netiec. Jautājums ir, tev bija jāiet uz Čekas kantori? Uz Čekas kantori nebija, bet mēs ar kori braucām ar autobusu, un mums līdzi brauca vēlns saproti, kas tie par cilvēkiem bija mums līdzi, kas pieskata mūs. Viens no viņiem uzvārdā Mozers bija, es vārdīgi neatcerēšos. Mozers, bet viņš ļoti labi zināja vācu. Viņš ir diezgan zināms cilvēks, viņš ļoti gudrs, bija ļoti inteliģents, viņš labi zināja vācu valodu, viņš par tulku strādāja, par ģidu strādāja, izskatās, ka ne pirmo reizi viņš tur brauc. Tāds augstas raudzes cilvēks, intelekts un viss, Otrs cilvēks bija viņš vēl ar vienu ir. Viņš kaut kāds 3 zvaigžņu ordeņu nesētājs ir šobrīd. Viņš vai tagad ir, vai varbūt ir. Kā tā izstāžu sauc to salu Rīgās? Ķīpsalas izstāžu halles, viens no. Tur viņi vairāk entie kaut kādi bija tie pārstāvji, bet tie valdes priekšsēdētāji, un viņš bija viens no ļoti, ļoti augsta ranga. Es domāju, viņš KGBšniks bija. Googlē viņu var atrast, viņš ir kaut kāds laureāts visādu apbalvojumu. Bet viņam bija tāds maziņš grēciņš. Man toreiz bija knapi 18 gadi laikam. Viņš ar nojaut, Viņš ar divdomīgām sarunām griezās. Saka, man ir mājās žurnāli, varam kopā pašķirstīt, Tie, kas nesaprot to laika atmosfēru. Tas bija, kā es domāju, Jā. To laika atmosfēru. Kā tu uzzināji, viņš to piedāvāja kaut ko? Apmēram, es redzēju to neveselīgo skatienu, to elpu, to visu, To var redzēt. Kā ņirovna dišit,
Pēteri, tev dzīvē ir tik ļoti veicies ar šiem stāstiem. Vai tu paklausies Kiviču, viņš viss tā vēl trakāk viņam uzmāca šitie cilvēki. Bet tev visi 3 ir bērnībā notikumi bijuši. 4 sērkociņu namiņš. Jā. Bet kaut gan nē, tur bija tikai namiņš. Tad ir šoferis. Un 3 sanāk. Un igauņu radinieks, jā. Igauņu radinieks. 4. Tā, mīļie draugi, ja es gribat dzirdēt visus 4. Abonējiet, lūdzu, šo podkāstu. jā, piesakojot, ka es domāju, mēs pa visām epizodēm tiksim cauri visiem 4 stāstiem, kā Pēteris varēja kļūt par pedofīlijas upuri. Jā. Bet Pēteris pats saka, ka viņš nekļuva. To mēs nevaram pārbaudīt. un vēl kas ir trakāk, Pēteris saka, ka tas viņu nekādīgi nav traumējis. Jāpiemēr Vitāls, viņš anekdoti izstāstīja, kur vectēvs stāsta mazdēlam, kā viņam kara laikā gāja. Mūs saņēma gūstā, jā. Un vai nu tevi nošaus, vai nu pats saprati, jā, būs izvaros. Vai izmantos, jā. Un saka, lot, manu biedru, kā saka, izmantoja, viss mani nošāva. A few inches later. Lūk. Tā kā dziesmu svētkos piedalās 40,000 dalībnieki. Nē, Vitāls izstāstīja smieklīgu anekdoti. Nē, Vitāls beidzot smieklīgu anekdoti. Vitoldam pasaka paldies no manis, tiešām rēcīgi anekdoti. Bet es jau sāku domāt, ka varbūt man ir tik tā neveselīga attieksme pret dzīvi. Es zinu Pētera visus 4 stāstus šos. Tagad nē. Šo 4. es nezinu, 3 zināju iepriekšējos. Man visi likās rēcīgi. Es par visiem rēcu. Kaut kad, jā, un otras puses situācija bija nenormāli. Nopietni tagad. Pagaid, stāsti. Jūs beigās sanāca ar to čomu kaut kas, vai ne? Viņš tev atstās mantojumā tagad ķīpseles halles daļu vismaz procentu. Redzi, toreiz tas laiks vēl bija padomi, jā, viņš vēl nebija, viņš bija kaut kāds, sapratu, funkcionārs, diezgan kaut kāds liels činovnieks, bet arī KGB noteikti, jo, ka viņi visi arī gribēja uz tām ārzemēm braukt, tur iepirkties, tie visi, saprot, tie buciki, veikali un tā tālāk. Tas, kas Latvijā nebija dabu, mums pat karstā ūdens nebija Latvijā toreiz, Rīgā pat, jā. Mēs aizbraucam uz Vāciju, tur viss ir ideāli. Es domāju, tie žudiki, viņi... Jā. Starp citu, lai cik rēcīgi nebūtu, bet tā ir taisnība. Brīd karstā ūdens nebija. Bet tagad tas liekas neticami, bet reāli es atceros. Nebija, un zeltenīgs ūdens tecēja. Mamma pievārīja teikanus. Tā kā bļodā. Tur 3 teikanas, plus augstais ūdens. Un tu bļodā mazgājies. Jā, arī bija. Tas ir. Tagad tas liekas rēcīgi. Tad tas likās, ok, ir tā. Labi, mēs bijām bērni. Man nebija, varbūt tas viss nelikās tik traģiski. Kaut kā bērnībā tas viss kaut kā liekas pofigā, bet šis reāli. Tagad rēkarauk par to, ka, tā mēs dzīvojām. Bet Rīgā? Jā, bet Rīgā. Jā. Nebija ūdens Rīgā. Karstā bieži vien nebija. Bija, bet jo tālāk, jo trakāk bija 80. beigas. Un Rīgā vienmēr bija ļoti nekvalitatīvs ūdens. Viņš bija dzeltenīgs ar piegaršu, ar chlora piegaršu. Viņu nevārītu vispār dzert nedrīkstēja. Es atceros, es kājās dzīvoju. Jā, stāsti.
Par ko jām iespējams interesanti. Es visu laiku nolicu no Vācijas brauciena. Es laiku viņu gribu noturēt šo beigu foršu stāstu. Tu viņu... Tur garš stāsts ir. Jūs bijāt tajā Rietumu Vācijā. Jā, mēs bijām... Krūtajā, jā, nu tā kā brīvajā Vācijā. Kā to jā, bet viņa jau apvienojās. Neapvienojās. Muldu. Tajā laikā vēl nevar būt, ka viņa apvienojās. Nē, viena nedēļa vēlāk apvienojās, ka braucām nedēļu vēlāk no Norvēģijas atpakaļ. Mēs arī uz Norvēģiju tajā pat rudenī, septembrā beigas un uzreiz oktobra sākumā mēs braucām uz Norvēģiju. Un tagad braucām atpakaļ, tieši tajā dienā apvienojās oficiāli Vācijas, bet neformāli viņas... Siena jau vairs nebija. Bet neformāli viņa jau bija tā kā savienojusies. Siena bija nojaukta jau, austrumvācieši jau. Mēs braucām bez robežas jau uz Rietumvāciju. Bija redzami robežas, tie kontrols punkti, visi tie tās būdiņas, viss bija redzams, jā. Bet Vācijā mēs iebraucām ne randomā, bet free. Nu. Randomā nē. Randomā nē. Gāzes grīdā. Paprasīsim to, kā aizsardzību, ne, bet kā tas bija. Jā, politisko patvērumu, jā. Lūk, pie Mainas kāda pilsēta? Es jau aizmirstu to pilsētu pašā centrā Vācijas. Pie Mainas. Frankfurta pie Mainas. Viss, jā, varam neturpināt. Jā, Frankfurta pie Mainas. Viss stāsts ar gals. Mēs visi par stāstu uzzinājām, kur bija Pēteris, ko viņš redzēja. Tā bija pati Rietumvācija. Tas bija tāds pats. Un, ka tu... mums ir 2 kanāli televīzijas, melnbaltā televizorā, knīpstangām slēdzami. Tu tur aizbrauc, ieslēdz ar tālvadības pulti un klišķini visu laiku, un kanāls pēc kanāla, krāsains, viss, MTV, tur mūzika skan caur diennakti, sporta kanāls, filmas. Mēs te video kasetēs skatāmies tās filmas, tas viss ir kanālā. Tas viss ir noklišķinot kanālu. Tas vēl kompaktdiski viņiem tur uz grīdas. Mēs ģimenēs dzīvojām. Kompaktdiski pa grīdu mētājs, kuri šeit vispār nav redzēti pat. Nebija reāli. Dzirdēts bija, ka kaut kas kvalitatīvs ciparu tehnoloģija. Ar lāzeri skan mūzika. Tur tas mētājs, un tur tas mētājs pa paklāju visu tur uzlies, un tur don't worry, be happy, skan. Tas paņirgājās vēl. Bobs Makferins vēl viņš iesmēja, caur Vāciju. Neuztraucies, viss būs labi. Jā, es tā. Un tā kā, tad drīz, mēs nedēļu bijām Vācijā dzīvojam. To nevar aprakstīt, tas ir tā kā... Pat uz Dubaju vairs nav tas, kas toreiz bija aizbraukt vienkārši uz Rietumu valsti. Reāli, tas bija kaut kas, tas bija kosmos. Visi mani kursabiedri, Rīgas tehnikumā tajā vienkārši bija, es nezinu, kas kauža, tas nebūtu pateikts nekas, Tas bija vienkārši. Tas bija kaut kas, kad es biju tajā Vācijā. Vēl smieklīgs moments, mēs ar kori ar autobusu Ikarusu, to Krievu, nebet Čehu Ikarusu braucām. Nē, viņš bija sarkans, tas ar mīkstiem sēdekļiem. Sabiedriskais laikam bija zeltens. Jā, sabiedriskais bija cits, un tas bija tas tālbraucamais autobus. Un tā kā mēs braucām, kā vienmēr, ne jau mums bija mērķis parādīt, ka mēs mākam dziedāt, latviešu dziedātāji, savu kaut kādu mākslu tur. Tas bija kaut kā ļoti otršķirīgs. Tas bija, cipā. Tas bija iegans tikt projām uz tiem rietumiem. Mūs pieņēma tur uzmanību koris, kam sastāvs 16-gadīgi bērni, vārds sakot, mēs uz skolas kori kaut kādu braucām. Viņiem dziedāt, kuriem bija pieauguši cilvēki, tieši tā. Mums pilnīgi vienalga, kas mūs tur sagaida, kādi cilvēki. Pilnīgi, mums tikt uz tām ārzemēm. Mēs bijām liekulīgi, riebīgi padomi cilvēķeļi. Saproti, kas tikuši darvaļus vienkārši uz ārzemēm. Un mēs tur skolā, sporta zālē kaut kur nožēlojam, tas izskatās. Ja tagad paskatās, toreiz nebija to video.
Mēs tur dziedam savas Ave Sol, Ave Marija un ko tur vēl, jā. Visas skaistas dziesmas dziedam, jā. Bērni klausās tevi. Nu, viņi pieklāja klausās, viņi nebļaustījās, nespļaudījās tajā brīdī, neskraidīja apkārt, jā, bet noklausījās mūsu koncertu. Bet, var sakot, nu, tā misija bija ļoti otršķirīga. Galvenā misija bija tikt pāri robežai uz turieni. Nu, lūk, un tagad mēs sakāpam autobusā, mums tās ģimenes pieņēma, mēs dzīvojam pa 2-3 cilvēku ģimenē. To bērnu. Tur viņa vecāki, mamma, tētis, ja tur mūs baroja, deva dienas naudu. Dienas naudu apmēram dienā viņi deva 10-15 markas, vācu markas, ja. Tas apmēram alga mēnesī Latvijā. Tas bija vienkārši mums tā. Jā. Mums, nu, pēc kursa, jā, teiksim, apmainīt rubļos, ja, tad tie rubļos ir tas, ko tu mēnesī vari nopelnīt Rīgā, Latvijā. Jā, un vienkārši tā, nu, tā kā tev 10 eiro, tagad 15 eiro, nu, nav nekas, jā, viņi tā kabatas naudu mums noliek, mēs ēdam brokas, teiņa, tur maizītes, jā, noliek to kabatas naudu, šeit tev nopirksi limonādi, kaut ko, bulciņu, jā, aha, kabatā ielies tā valūta, jā, protams, ka mēs tērēsim uz bulciņām tagad šito zelta grašus, jā. Nu, tā starpības starp mūsu lielo padomju savienības iedzīvotājiem, pilsoņiem un Vācija, kur easy vienkārši tas bija. Nu, lūk, mēs dzīvojam ģimenēs, un tagad mēs braucām jau prom, mēs no skolas izbraucām ārā. Nu, tā kā atvadījāmies, apķērāmies visiem mūsu draugiem, jauniegūtajiem, jā. Apmainījāmies internetu adresēm. Labi, nebija toreiz interneta. Pat mobilo telefonu. Jā, pat mobilo telefonu nebija toreiz. Jā. Bet mēs kaut kā sarakstījāmies kādu laiku ar vēstulēm, rakstītām, ne drukātājiem, bet drukātiem burtiem, ne, bet, nu, sarakstījāmies kaut kādu laiku. Jā. Nu, lūk, mēs sakāpjam autobusā un braucam, un tā klase, tā skola mūs pavada, jā. Viņi tā pa autobusu stāv, pa logiem mums māja, mēs viņiem mājam. Mūsu meitenes rauda, viņu meitenes rauda, jā. Nu, tas emocionālis moments, mēs braucam prom uz neredzēšanos, uz neatgriešanos, vienkārši braucam prom. Un mūsu diriģents Lindenbergs Jānis, jā, viņš bija foršs vecis, jā, viņš bija profesionāls diriģents, bet arī ļoti asprātīgs. Karoči, autobus sāk kustēties, jā, visi raud, nu, meitenes tur, meitenes šur, visi raud, jā. Lindenbergs saka, priek asaras. Na hlebniki brauc projām beidzot. Mēs atbraukuši ubagi no padomju savienības jau uz turīgo Vāciju, sēž uz kakla tur tām ģimenēm, tur ēd kaut ko, brokastis, naudu dabū kaut kādu, jā. Tagad mēs braucam prom, visi tur rauc, ja prieka asaras. Visa vīriešu daļa autobusā vienkārši iesmēja tajā brīdī. Viņš to lirisko momentu vienkārši atšķaidīja biškiņi. Noliecinā līdz nullam. Nu, varētu tā teikt, darbas karoti, kā saka, jā. Tās bija mūsu brauciens. Man pat ir fotogrāfijas kādreiz parādīšu. Nē, toreiz ar filmiņām, tāds TV, jā, formāts. Nē, mums jātaisa vismaz Facebookā. Mēs par tiem stāstiem varam tieši rādīt. Vizualizēt, jā. Jā, vizualizēt to visu kaut kādu jautājumu. Tā kā ko arī tajā laikā bija dziedāt, bija izdevīgi. Pat ja tu nemāki dziedāt. Bet tad, vecīt, tev nebija tas, baigies kultūras šoks atkal, es nezinu. Protams, ka bija. Mums reāli deficīts šeit. Karsta ūdens nav, plaukti tukši, nekā nav. Un tu ieej parastā pat neliela veikalā, kaut gan arī tur mēs iegājām. Bet kaut kādā veikalā, jā, tu vienkārši esi šokā. Tu nevari saprast, kā tie banāni var. Tagad mēs to visu redzam. Tieši kā tagad ir, tur bija tāpat un pat krāšņāk, bišku labāk tomēr, kvalitatīvāk. Kaut gan arī bija dažādi veikali. Tie lētie bija Aldi un vēl kaut kādi bija tie, zemo preču veikali. Jā, bet kad tu ieraugi augļus, pēc kuriem mēs reizi gadā stāvam garās rindās, jā, kaut kādi banāni, apelsīni, mandarīni. Nu, tagad tas smieklīgi izklausās. Par mandarīnu šo uzzinājām.
Jā, tie paši mandarīni, jā. Vienkārši augļi, jā, kad tu redzi desas. Šeit nebija desu, ticiet vai neticiet, desu nebija. Un tas viss stāv, tagad kā tagad. Var sakot, viss, ko es redzēju, ir tagad pieejams vienkārši, jā. Nevajag to nenovērtēt un necienīt, jā. Lamāt visus pēc kārtas, bet necienīt to, ka varbūt tā, ka nekā nav, vispār nekā nav. Tuvu badam bija. Uz talonu sistēmu pārgājām. Ņemiet vērā, ka Pēteris vēl dzīvoja tajā laikā Rēzeknē, kas bija tā kā... Es rīdzinieks biju, es biju rīdzinieks toreiz. Un pat Rīgā visi tā nebija. Tur tā lieta. Šur tur šis tas bija, bet pēc Šņaba bija garas rindas. Vēl ir daudz video, tie dokumentāli video, kur reāli rinda un kaujās vīrieši tuvāk durvīm. Tie, kas tur mēģina iespraukties jā, tur kā sakāpinās tās emocijas, jo tuvāk durvīm, jo tur viss uzvilktāk ir. Vai pietiks vai nepietiks tā Šņabja? Tāpēc, ka tu jau pilnīgi jau jau sajūti garšu mutē, bet tev priekšā šķēršļi. Jā, tur stāvēja visādi cilvēki, gan zolīdi, gan alkoholiķi, gan es arī rindā stāvēju, kora dziedātājs. Jā, lūk, mākslīgs radošā sektora pārstāvis. 80. beigas bija totāls deficīta laiks. Tur jau, tāpēc jau bira viss bruka un bira, ka reāls deficīts. Kurpes nenopirksi. Vienkārši ieja tajā nodaļā un viens pāris stāv. Un sagadījušās pēc viņš bija mans izmērs. Es tās kurpes nopirku, vienīgās. Un tas bija centrāli universāli veikals Rīgā. Tas, kas tagad ir CU vai kā viņš skaitās, jā. Tā bija Rīga galvaspilsēta. Vitrīna Eiropai, Padomju Savienības vitrīna, kā tagad bļaušitie Safka dročeri. Ejiet jūs. Reāli sabrukusi valsts tā bija. Un Vācijā, es biju jauns, bet kaut kādi 30-40 gadi un savu dzīvi nomuļļāja par šito nabadzību, un tu to visu ierauga. Runā, ka cilvēki ģibonī krituši ir tādi jau padzīvoja. Kad ierauga to pārpilnību, kas ir normāla. Tirgus attiecības, viss ir uz vietas, Un tu atbrauc no tukšiem plauktiem. Ne jau no vēdera laimenāk, bet kā... To nevar izstāstīt. Tā kā vērtējiet to, kas jums ir. Mīļie draugi, tā kā novērtējam to, kas mums tagad ir. Vienīgās kurpes, kuras sagadīšanās pēc Pēterim derēja. Par laimi, tur bija tādām bārkstiņām, bija toreiz modēsās bārkstiņas nogriezu, jo negribēju būt, negribēju kā švīts staigāt. Padomās, ka kaut kāds bagāts mažors. Mainīsies attieksmi kojās pret tevi. Jā. Lūk. Ne jau laimi caur vēderu, bet saprot, ka ar tukšu vēderu arī. Tagad visi uz dīvānos ar mandarīniem, visi paigie tādi kaut kādi taisnības gribētāji ir, Kad ir taisnība, tad nav taisnības vienalga. Taisnība, tā kā Orvela skatījāties, klausījāties, lasījāt dzīvnieku ferma, tur vieni taisnīgi, otri taisnīgāki ir, vai kā tur bija? Kā bija tas citāts? Ar šī mākslinieka literāta darbiem. Es tikai to 1000, cik tur... 84, jā. Tas ir darbs, ko es lasīju, es izlasīju, bet es ar citu grāmatām vispār, es nezinu, kā cilvēki citādus atceros. Es atceros kopsumā stāstu. Atmosfēra, stāstu, kas tur notika, es to emocionālo sadaļu baigi labi atceros. Kas tev palika? Kas tevi iesēda? Cilvēki citē. Viņš atceras, es pat varoņu vārdus neatceros īsti. Tur galvenais, Brians bija galvenais, tas ļaundaris. Ne ļaundaris, bet tās sistēmas kodols turētājs, kurš beigās to paņēma aiz dziesmas. Redzes, es neatceros, piesam tos pašus 3 draugi, kas, kas no populāriem, ko es, manuprāt, 3 draugus visi ir lasījuši. Man tā liekas. Tur es tā kā, es nezinu, visas grāmatas garumā, tu
tā kā jūtu līdzi, Remars māk rakstīt visiem tiem, visas darbus, ko es, man liekas, es laikam visus izlasījis, izņemot Melnu obelisku, to es neesmu izlasījis no viņa darbiem. Vispār. Un es pat tur, tā kā, es atceros visu, kas notikumus, kā viņš tur iepazinās ar to Baby. Es te Baby pat vārdu, es viņam pat neatceros. Es tiem varoņiem vārdus neatceros pat galveniem. Bet es atceros, kā sākās, kā viss notika, kā viņa sanatorijā nomira. Plus mīnus atceros, ko viņš tur, tā kā pārdzīvodams teica, kāpēc viņš, ka viss, tur atpīpējies un tam līdzīgi dzīves, un viņa cipar nomirst ar to Dilonis vai kas viņai tur. Tā kā, bet es šitā un sabrīnot cilvēks, kas atceras personāžus un kurš ko tieši ir teicis. Vai šito es nezinu. Man, tā kā es atceros. Tie, kas citē, es domāju, tie ir tie, kas speciāli tos citātus dēļ savas inteliģences pasniegšanas nolūkos samācās un lai varētu, trumpot ar to. Domā speciāli? Jā, tīpaši tie sabiedriskie cilvēki, kuriem bieži iziet publikā un kaut ko tā kā mēģina gudroties, jā. Iespējams, ir unikāls atmiņas, bet tie arī ir ļoti reti cilvēki, uz pirkstiem skaitāmi. Nedomāju, ka Vitolds varētu būt viens no tiem. Starp citu, Vitolds mani pārsteidza. Viņš bija, kā saka, ne ļoti sekmīgs vīrietis skolas gados, jā. Bet viņš nocitēja garu citātu no Lāčplēša beigu tās, kad bruņinieks ar Lāčplēsi iekrita Daugavā, jā, un kad tas teicēja balss to, ka nāks, kas tur, citi laiki, un tad Lāčplēs cīnīsies. Es varu pameklēt Googlē, bet nav. Bija, es ar kaut ko atceros, jā. Jā, un Vitols viņu nocitēja vienkārši vārds vārdā, tā kā aplausus pat nopelnījās mūsu 2 cilvēku auditorijā. Jā, lūdzu. Tā kā mēs varbūt Vitoldu par zem vērtējumu, Vitoldu biežāk pakomunicēt. Un ar reizi nāks tas brīdis, kad viņš savu naidnieku vienu pašu lejā grūdis noslīcinās atvarā. Tad zelts tautai jauni laiki, tad būs viņas svabada. Bet, labi, kaut kādu, piemēram, tāpat laikā tālos taurētāji, tur to tauri kā zemē ciet klusu, mēs dāvāsim tādu zeltu un tam to es ar tur plus mīnus, es piespiestos atcerēt. Ir kas aizķēries atmiņā, kāpēc, nav obligāti visu. Jā, bet, par to es tā kā nelepojos, nekautrējos, bet jā, lai cik es esmu lasījis un tiešām interesants aizraujušas stāstus. Es neatceros personāžu, neatceros vispār personāžu vārdus. Citi personāžu vārdus uzvārdus vēl atceros. Personāžam, tas ir viņa vienīgais romāns, ko viņš ir lasījis. Tas ir vairākas lasījis. Šokā, tiešām. Bet es toties, emocionālo daļu stāstījumu zinu ļoti labi. Zemapziņā tev nosēž kaut kur, un tas ir varbūt svarīgāk brīžiem, kad vajadzēs iznākt ārā tas atbildīgā brīdī. Arī gan jau, ka nē, bet cerēt. Iznāks, jo tādā ziņā es pat nesen tā pieķēru sev pie domas, kad vadot pasākumus, visas tās manas dzīves, tās mazās kaut kādas pieredzītas un ņemšanās un darīšanās, es tā kā baigi mani nodrējuši, baigi nospēlējuši man par labu, viss tas, tas, ko tu zini. Tur cilvēks, tu iepazīsties ar cilvēku, viņš tur nodarbojas kaut ko tādu, ar jomu, kurā tu kaut ko zini. Un, tu vari paspīdēt ar to savu vienu to teikumu, to, ko tur aptuveni pagrābstījies pa dzīves. Tā kā, protams, jau vairāk tas pieredzēs, jo krutāk to tas ir. Var nekad nenoderēt, bet var arī ļoti noderēt. Galvenais, kurā mēs punktā šobrīd esam, kad mēs lielamies, bet slavinām tos iespējas, kuras mēs vai palaidām vai nepalaidām garām. Pareizi. Kāda jēga, ja tas viss bezjēgā. Darba medus. Galvenais ir būt labiem cilvēkiem. Tas ir svarīgākais. Nebūt šitiem aizsargu līdzekļiem un Kā es izdomāšu to, kā viņu bija, Venēcijas laivu operators. Zinu to anekdoti, jā? Gondolieri. Tur krieviski bija, es strādāju Venēcijā par airētāju, bet es tēvam baidos pateikt, par ko es tur strādāju.
Gandaļā. Šoreiz noderēs visiem tiem, kas mūsu klausītājiem, kas zina krievu valodu. Kas nezinu, nu, sorry. Galvenais nebūtu par airētāju Venecijā. Jā. Tās to nepārdzīvos. Jā. Jā, Pēter, tu vari palīdzēties ar savu naksnīgo palīdzības stāstu. Jā. Pēteris ir arī. Nu, mēs varam, bet kā mums kaut kā jocīgi sanāk šie podkāsti, jo tagad otrais podkāsts, kad otrā epizode, ka man par tevi jāstāsta. Nu, tas, nezinu, vai tas ir godīgi. Tev par mani nav ko pateikt. Sanāk, es esmu pelēks cilvēks, Pēter. Es gribēju tā padalīties ar Pētera nakts piedzīvojumu. Tā ir pusbēda, ka pelēks. Jā. Lai parādītu, cik Pēteris ir. Es esmu sācis, Pēter, tu vairs nepēs. Lai parādītu, cik Pēteris ir, tā kā, cik Pēterim ir sirds vietā, neraugoties to, ka atkal par sevi stāst, es nesaprotu. Vīrieši gados viņam pievērš uzmanību. Viņš ir bijis Vācijā bērnībā, viņš ir palicis par labu cilvēku. Notikums bija tāds, kad Pēteris brauc mājās pēc smagas darba dienas. Pēteris daudz strādā, tie, kas varbūt nezinu. Nav tik traki. Labi, salīdzinoši mani Pēteris ļoti daudz strādā, mega daudz strādā. Varbūt daudz nevajadzīga dara, jā. Lieki. Tas jau lai paliek, kā saka, tavā ziņā. Ar lauzni slaucīt pagalmu, jā, piemēram. Jā, un pārguris Pēteris jau beidzot, kā saka, cik bija naktī? Es par palīdzību Ukrainai stāstu. Tu brauci no Balles toreiz. Tu no Balles atbrauci? Ka tev beidzās degviela vai par kuru tu stāsti? Nē, par palīdzību Ukrainai. Jā, nē, tas bija nakts, bet tāda nosacīta, jā. 1:30 naktī. Tāda, jā, iedomājamies 1:30 naktī, ziema, jā, cik es saprotu? Ziema nebija, pavasaris agres tāds vēss, bet... Kāpēc man galvā stāstā, ka it kā apkārs ir. Jā, bet laiks nekāds, teiksim, siltais nekāds tāds, Pēteris izkāp no savas siltās. Dramatizē, jā. Jā. Man galvā tā atcerās, tas stāsts atcerējās tādā veidā. Un piebrauca pie mājas, viņš ierauga, ka no autobusa izsēdina sievieti. Nesaka, braucu riņķoju. Es par rajonu riņķoju to kvartāliņu un redzu, ka autobus bija apstājis. Kaut kādi cilvēki izkāpa, vai vairāk, vai viens, neatceros, bet kaut kas kāpa ārā. Un tas, kamēr riņķoju, skatos viena sieviete no attāluma redz, tā kā meitene izskatās vairāk, no attāluma, 1,200 m, tā tumsā redzu. Jā. Knapi nes smagu koferi un vienu ripinu uz ritentiņiem. Var sakot, ar visu iedzīvi kaut kur dodās. Turpini. Jā, kaut kā. Tu labāk zini. Turpini savu nemākulīgo stāstu, es pēc tam pielavošu. Jā, paldies, Pēteri. Labi, paldies, ka dod iespēju parunāt. Man patīk runāt. Pēteris tagad, paskatās, labi, katram sava nasta dzīvē nesama. Kā saka, divas, jā. Pie mājām. Izkāp. Kaut divas. Galā viens bija uz ritentiņiem. Nav ko pārmest cilvēkam, jā. Tātad pusotra nasta. Jā, pusotra nasta, teiksim tā. Pēteris tās, ka ar tādu domu, kā saka, tūlīties mājās. Varbūt garšīgi paēdis un ies gulēt. Kā pa trepēm, un es noparkoju mašīnu, jau aizgāju līdz kāpņu telpai un kāpu augšā uz 5. stāvu. Jā, un pēkšņi ar viņu sāk runāt balsis galvā. Šis ir Pēteri. Vai tā ir labā ziņa vai sliktā, jā? Ka balsis. Jā, šīs bija labās balsis. Ok. Kas jā... Es nezinu, tā kā mēs obligāti izstāstīsim par vēl 3 Pētera atgadījumiem. Kāpēc 3-4? Jā, bet tas būs 8+ jāliek, tāpēc, ka tur bija visādi interesanti notikumi ar Pēteri. Nebija tik. Bet teorētiski tikai, jā. Bet atgriežoties pie šī stāsta. Pēteris, labi, Pēteri nomocīja sirdsapziņu, viņš domā, nevarētu, jāpalīdz cilvēkam. Nē, es domāju, ja pieļauju tā, ja tas būtu, tā kā pa gabalu izskatīties kaut kādā plikpaurēna vīrieša, es domāju, Pēteris sirdsapziņai vispār, liktu mierā.
viņš saldi gulētu, viņa neatcerētos. Bet par cik, kā saka, tā bija. Es gulētu ar domu, kā man 5. gadījums gāja secen. Kad tev ir noveicies. Zini, cik labi, ka neuzķēros. Redz, paņēmu smagas somas, domā, ka uzķeršos. Bet cik tā bija meitene un Pēterim bija augsts testosterona līmenis. Viņš domāja, vajag iet palīgā. Viņš pagaid sanāk no sākuma aizgāja, piedāvāja palīdzību, tad skrēja pēc mašīnas vai kā? Jā, es kamēr gāju uz kāpņu telpu uz otro stāvu, uzkāpis kāpu lejā un gāju atpakaļ, viņi jau nogāja labu gabaliņu. Man nācās vēl viņu panākt, paskriet tā kā aizmugurē tās drāsujuši ženšana. Cik ļoti Pēters gribēja palīdzēt, viņš pat skrēja pakaļ viņai. Jā, es pieliku soli un tā kā pātrinājos, lai viņu panākt, Un iedomājies, nakts sveša pilsēta priekš tā cilvēka ar tām čemodāniem, un pēkšņi kaut kāds... Bet tu to jau nezināji defaultā? Jā, bet visdrīzāk ar tādām somām. Vai arī vietējā, kas atbrauc no tāla ceļojuma, arī varēja būt, jā. Bet es tā kā uzrunāju, un cilvēks ļoti nobijās. Viņa teica, nekādā gadījumā nekādu palīdzību, neko ejiet, jaunais cilvēks, neko es negribu no jums. Cilvēks lūdzu, nepalīdziet man. Viņa baidījās. Es pieļauju, ka tai somā bija miljoni naudas salikts. Iespējams. Man liekas, tas iespējams bija iesaistīts kaut kādā karteļa schēmā, kā mazs posmīts. Jā, kurjers pārved kaut kāds 200 miljonus, ne 200, cik tur ieliena, daži miljoni, piemēram, pārved. Nē, kofri nemaz nesalienot, nevarot sabāstīt. Kaut kur bija šī runa, ka miljons tas esot ļoti daudz. Nē, 10 kilogrami miljons. 10 kg nopietni? Jā, es šito raidījumā dzirdēju. Gan jau kupūrās atkarīgs, cik lielās, arī, jo lielā kupūra jau vieglāk ir. Lūk, bet viņa cilvēks... Tad koferī salīda 2 koferos noteikti miljoni vairāk. Cilvēks ved naudu 1000 kilometru attālumā, un viņa gaida, ka tas brīdis pienāks, ka viņai kāds pienāks, piekasīsies, un viņa nezinās, ko darīt. Un tas brīdis pienāca, tas bija Reizeknē, Raiņa ielā. Cilvēks, cik viņa reizes nomira tajā brīdī, cik viņai bija tajā brīdī bail. Jā. Un es ieslēdzu maksimālo laba cilvēka tembru, balsi, to intonāciju. Es saku, я неплохой человек, я помогу вам, я вам помогу, читайте по губам. Viņa vēl netic. Tas ir tipiskais maņaku stāsts, Jā. Es tam palīdzēšu, Jā, labais tonis maņaka ierocis, Es saku, tam моя машина, документы в порядке. Bet iedomājies, ko viņai domāt. Čoms pieskrien, piedāvā palīdzību, viņam atsaka, nifigā, viņš aizskrien pēc mašīnas. Tur bija viņa no mašīnu. No manas mašīnas 1,50 m apmēram. Tāds, little gabaliņš, Es atgriezos pēc mašīnas. Vienalga. Jā, bet es viņu pierunāju, es saku, pagaidies, un piebraukšu, aizbraukšu. Viņa saka, man tepat netālu līdz autostē, bet viņa ir svešinieks, viņa nezina, kur autostē. Es saku, 4 km tas ir ar viņas koferiem visiem tur. Mums pilsēta kalnēna diezgan, viņa tieši kalnā tajā brīdī gāja ar to visu. Es redzu, ka viņa paiet. Kalnu jau viņai būtu gājis ātrāk. Jā, tā arī viena no tām mierinošo domu elementiem. Bet viņa to nezināja. Jā, un vispār viņa ir svešā pilsētā. Es redzēju, kā viņa gāja, viņa paiet, cik metri tur apstājās, atalpojas, izelpojas un vēl kaut ko, kā var sakot, turpina atkal iet, Es redzu, ka viņa netiek galā vispār. Es viņu pierunāju, saku, pagaidies un piebraukšu. Piebraucu savu mašīnu, knapi pacēlu viņas to čemodānu, kur viņa stiepa. Viņa reāli smags bija. Iekrauju mašīnā, vienu sēdeklī, vienu bagāžniekā, jo, ļoti apjomīga gabarīta bagāža viņai bija. Pēc cik saprot, viņa tā nelabprāt deva tos čemodānus, Nē, tad jau viņa jau samierinājās, kā būs, tā būs, apmēram. Kas būs,
Jo viņa izrādījās no Ukrainas, jā, tieši no tās vietas, kur tagad ir Putina okupētā teritorija. Tā Hersonas, tas kreisais krasts kaut kur tur. Un tajā brīdī, kamēr es ar mašīnu viņai piebraucu, atskrēju tās minūtītes kaut kāda, viņa jau sazinājās caur internetu sakariem ar savu draudzeni kaut kur tur, tajā galā, Ukrainā. Es jūtu to ukraiņu akcentu. Nevis tas bet viņiem ir tāda, bišķi ir tā, kā viņi pateikt, ne akcents, bet tā strāvo šitais. Jā, vas umaļāju, они так говорят, вот так, вот Ukraiņiem ir kaut kas šitāds, jā. Un tā tur onlainā draudzene tur jau sakāpa mašīnā, jā, es viņu vedu, uztraukums ir, spriedze ir, man vajag kaut kā to spriedzi tā kā atlaist nedaudz vaļā. Bet ne visi saprot manu humora specifiku, jā, tikai tuvāki paziņas. Turpinājums sekošs. Lūk, mēs jau braucam, jau kaut kādi 100 metri braucam, jau, un tā tur online tur vārās visu laiku skaļajā režīmā. Типа, где вы там едете? Я вас вижу. Tur, типа, redz to lokāciju, ja, tur karte. Ja domāju, ka Ukrainā kaut kādi 1000 kilometri no mums, ja, un mēs kaut kur pa Reizekni braucam, ja, un viņa mūs redz, un tad mans joks saku, tas nepalīdzēs. Ļaunu smiekli. Es iedomājos, viņas seju tajā brīdī. Vai tas ļaunos smieklus tādus? Jā. Pēc tam es saku, jokoju, viss kārtībā. Galas mums jau... Lūk, un tad mēs sojamies autobusā, viņi sāka arvien vairāk uzvilkties, uztraukties. Tālu, cik tā palika. Cilvēks reāli uztraucās. Viņi nezina pilsētu. Un es nevaru nekā pateikt, ka vēl te bišķiņa aiz līkumiņa, ziniet, tas ar tā maniakāli skan. Tepat, jā, tulīt. Neuztraucieties, jā. Jā, sāk tā izģērties. Zini, kaut kāda ir to gaļa, ko cilvēki ēd, ja, kad kauj lopus, lai viņi nav stresā, ka tā gaļa nav garšīga, kad viņus nokaujas stresēnus. Lūk, es to sievieti arī mierināju. Var sakot, es izdarīju labu darbu. Es viņai atstāju savu telefonu numuru, izlaidu autoostā, kura bija cieta, aizslēgta, pilnīgā nakts tumsā. Tur tāds rajoniņš arī, kur spēļu automāti, zāles, arī tur visādi bomži staigāja. Varbūt, ja tieši uz Feņķi brauca. Nezinu, vai ar savu naudu, jā. Nezinu, kur 2 miljonus iztērēt, jā. Lūk, un es viņu izlaidu, saku, atstāju telefonu. Viņa līdz kaut kādiem 5 kaut ko gaidīt taisījās, kaut kādu nākamu autobusu. Viņu es kāpēc izmet ārā no autobusu, tāpēc, ka viņai dokumenti nebija pareizi. Viņa iebrauca caur Krieviju, kaut kas tur viņai nebija lāga ar to. Jā, bet kā viņa tik līdz Reizeknē atšaknījās šoferis tikai, ka viņai dokumenti nav kārtība un ar kaut kā jocīgi. Man liekas, ka kaut kādā pirmā pietura kā Reizekne, varbūt iebrauc. Jā. Nē, viņa izdevīguma nebija tāpat kā man. Beigās izrādījās, ka tā nebija izdevīguma. Jā. Cerēju, ka miljons vismaz, jā. Lūk, es viņai atstāju. Es viņu atstāju savu... Kurā valūtā? Jā, rubļos ar tas nebūtu maz. Tas būtu 1000. 1000? Jā, 1000. Grivnās tas ar nebūtu maz. Nē, 10 000 tie būtu miljons, jā? Rubļos. Grivnās? Nē, rubļos. 10 000 eiro. 100 štukas. Nē, 100 ne. Nē, nevar būt. Vairāk, tāpēc, ka viņiem taču 100 eiro. Rublis 100 eiro apmēram. Izrēķini. Tad 3 nulles. Var sakot, es jāstāju savu telefonu numuru, ja viņai kaut kas notiek vai ko, lai zvanu, es viņu aizvedīšu, kur vajag. Pēc nedēļas man zvanīja kaut kādu jocīgu kodu numurs. Es laikam pēc tam skatījos, ka tas bija no Krievijas numurs zvanīja. Es nepacēlu, jo es gulēju. Un es kā atzvanīju, viņu sauca, nebija nekāda krāpnieku numurs, sauca, bet arī nepacēla. Un mēs vairāk. Es pieļauju, ka viņam varbūt zvanīja vai pateikties, vai kaut ko pateikt.
Lūk, bet mēs vairāk neredzējāmies, nekontaktējāmies, tā arī aizbrauca tā sieviete kaut kur. Nu, lūk. Ja domāju, to sievieti nolaupīja un pēc tam viņa skatās telefonā, kas par numuru un zvanīja tev. Es viņai papīrīšu uzrakstīju. Jā, viņa atrada papīrīti. Mēģināja tie sazvanīt. Ar manu rokrakstu, jā. Jā. Tā ka varbūt stāsts vēl nav beidzies. Varbūt šis ir. Bet tā arī gadās par labiem darbiem pašam jācieš. Jā, nevēl ir teicies, neviens labs darbs nepaliek nesodīts. Tā ka Petri gaidi. Iespējams, karma tev nostrādāja un atsūtīja čali, kas nozāģēja tavu žogu. Varbūt. Bet miljonu dalot ar 100 ir 10 000. 10 štukas, jā? Jā. Tas ir maz. Nu... Nē, es vienkārši tā štukoju, viņiem jauna mašīna maksā, tur, piemēram, 1,2 miljoni. Mašīna maksās 1,200,000, piemēram. Jā. Nē, kaut kāds, tikko dzirdēju, Žigulis kaut kāds sliktais tur, galīgi arī nekā tur nav, visi, krīzes tie apstākļos saraža. 1,200,000. Kaut kādu Dačiju arī var nopirkt, man liekas, par 11 štukām pilnīgi jaunu, man liekas, kaut kuru modeli. Jā, tur Bentlīši ap 20 miljonu maksā rubļos. Es kaut kāds apzorčikos esmu redzējis šitos variantus. Labi, bet 10 štukas tev kā reiz namiņam noderētu. Tur būtu. Viņas vienmēr noderētu, gan jauka. Jā, zinās, ja jums ir koferis ar naudu, zvaniet Petrim. Jā, palīdzēšu aizvest. Nu ko, Petri, stunda ir pagājusi. Atkal? Stunda ir pagājusi. Principā. Man rāda stundu, es nezinu. Un tā katru nedēļu, jā? Mēs, kamēr atvadīsimies, būs kā reiz stunda. Es domāju, Petri, davai sarunājam, ka katrā nākošā epizodē pa vienam stāstam tavam pedofīlijas izstāstam. Ne jau tavam, ka tu būtu, bet tur, kur tu gandrīz kļuvi par upuri. Vai iespējams, ka tu kļuvi, bet tu man jau neizstāstīji taisnību. Tu vismaz, jā. Jā. Vēl 3 mums palikuši stāsti. Viens ir tā Vācijā skaitījās izstāstīta, jā? Jā, Vācija. Ja vien to nebija romāns kaut kāds pēc tam. Vienkārši man liekas, ka tik daudz gadi ir pagājuši, un tos abus līdzbraucējus, tu zini, viņi tik ļoti daudz, un par to vienu līdzbraucēju pat zini ļoti daudz. Nē, es pēc tam to savu draugu pedofīlu satiku Rīgā Pieturā vēl. Viņš stāvēja autobusu. Toreiz bija Padomju Savienība, toreiz nebija limuzīna, nebija krutās mašīnas, viņš bija vienkārši ierēdnis un parasts cilvēks, principā. Padomju, kā visi vienlīdzīgi, tikai daži vienlīdzīgi. Citāts, vieni vienlīdzīgāki par citiem. Vieni vienlīdzīgāki, tur vienlīdzīgāki jādrus. Jā, un viņš bija viens no tiem vienlīdzīgākajiem, bet viņš vienalga brauca ar sabiedrisko transportu, un es satiku viņu Pieturā. Un man bija toreiz notikusi, es jau no Rīgas biju pārvācies, es vairāk Rīgā nedzīvoju tajā laikā. Es vienkārši Rīgā biju, ciemojos, un man bija tajā dienā baigā šaize notikusi. Baigā. Es varu pārcelt to uz nākamo raidījumu un par to šaizi arī ļoti plaši un kupli izstāstīt. Ar visiem Aldas papildinošiem smiekliem. Jā. Petrim, man jāinteresē. Un satiku Pieturā savu draugu Filu. Jā, labi, ir tik skaļi apvainojumi pagaidām. Nē, kā saka, atļausim sodu. Atļausim stāstam atraisīties. Klausītājiem ļausim pašiem izlemt, ko viņi par viņu domā. Nē, patiesībā nebija smuki laikam, ka es nosaucu vārdu uzvārdu, bet katrā ziņā... Jo bez tiesas tā nevar teikt, bet darbības bija tādas, kā es arī saku, jā, tāpēc es arī saku. Darbības bija tādas, kādas viņas bija, jā. Roku palaišana. Tagad man uzzina intrigu, tagad es zinu, ka es nedēļu to tagad nedrīkstu zvanīt. Nē. Roku palaišana nebija, bet verbāli tur bija strāvoja šitais te interese. Petri, tagad man interese. Mums ir 4 stāsti tomēr. Mīļie draugi, 4 podkāsti katrā stāstā. Katrā būs pa vienam stāstam. Bet Aldi, kāpēc es... Kāpēc, saprotu par tevi, jo man sāk uztraukt mans oksimorona, ne oponents, bet kolēģis, jā. Skaties, viņš ir pelēks, mēs tā nolēmām ar tevi, jā, apusē. Viņš ir pelēks, tas ir viena pusbēda, otra bēda ir, ka pat nav interesanti par viņu. Kāpēc? Kāpēc tu neinteresē? Halo? Kāda ziņā?
Tava personība, kāpēc viņa nav interesanta? Kāpēc mēs par tevi nerunājam? Ziņā, es saku, ka tev viņa nav interesanta, jo man to esi interesanta. Es tev esmu diezgan, zinu par tevi, man liekas, tavi stāsti ļoti interesanti un aizraujoši. Tāpēc es viņus piedāvāju klausītājiem noklausīties. Ja tu zini kaut kādu stāstu par mani interesantu un tev ir ko teikt, es esmu atvērts, es labprāt izstāstīšu kaut ko. Es kaut ko izdomāšu, lai sevi nenāk prātā. Es kaut ko izdomāšu, lai tev nāktos stāstīt. Jā, es ar prieku padalīšos. Bet pagaidām mums ir priekšā tavi stāsti, kas ir, manuprāt, ļoti aizraujoši un interesanti. Es ceru, ka visi ir noklausījušies līdz šai vietai un tagad ar nepacietību gaidīs nākošos. Jo es tagad nākošo nedēļu gaidīšu tiešām ar nepacietību. Tā kā paldies visiem, kas klausās. Paldies visiem, kas mūs atbalsta, ielaiko, kas piesako un visādi citādi ir kopā ar mums. Lai vai kā, ļoti ceram, ka tas ir izklaidējoši jums un prieks par katru. Tā kā, jā, lai jums forša nedēļa, lai jums viss izdodās. Un tiekamies pēc nedēļas, Pēter, arī. Jā, es solīju Vedeklē sveicienus nodot un Dāvim, jā. Tāpēc es sūtu sveicienus. Šodien mēs ēdām kopējas vakariņas džamā, Jam kafē, welcome to Jam. Ēdām vakariņas un viņa teica, vai es pasveicināšu. Es, protams, apsolīju, ka jā. Labi, super, tad es arī pasveicināšu Justīni un Dāvi. Mūsu pastāvīgo klausītāju, manu māsu Renāti. Paldies viņai un manu brālēnu Aigaru, kurš ir, viņš brauc smagās mašīnas, viņa teica, nebūs ko darīt, tā kā, paklausies, tā kā tīri ceļā. Jo man patīk tiešām ceļā klausīties, nevis radio, bet podcasts. Un viņš noklausījās, vismaz vienu točnu, un viņš klausījās šito, Aigar, sveicienu tev, un paldies. Man par smagajām mašīnām arī ir stāsts un sūdzība nākamās reizēs, jā. Man par furām, kuras brauc pārī viena pēc otras ar mazu distanci. Es ievēroju uz trasē, uz ceļiem. Jā, ir tāda lieta, jā. Viņi ļoti apdraud drošību, ļoti, bet viņi savu komfortu tur tādā veidā veido, kas ir nelikumīgi, un policija izskatās tam vēl nav pievērsusi īpašu uzmanību. Tas ir jāvērš, tāpēc jāvērš pa labu, un tas ir jāpārtrauc, kā viņi to dara. Ļoti bieži pēdējā laikā es ievēroju. Tik smagas mašīnas, jā, bet jā. Nē, fūres vienais otras, bez... Jā. Es par to nākošais varu pastāstīt, jo es kaut kādu laiciņu pabraukāju uz fūriņas. Tā kā atzīmē pie sevis blociņā. Domāt par sevi, tas ir pats airējošākais airēšana Venēcijas kanālos. Kā saka, mīļie draugi, nekļūsim par gondolieriem. Tā kā lai jums visiem forša nedēļa un tiekamies. Katra profesija ir jāciena labi. Jā, tieši tā. Jā, tā kā paldies jums, mīļie, un čau. Atā. Oksimorons.